kā man ļoti patīk tenis, kā sporta veids. Lai gan es viņu pat nespēlēju, man ļoti patīk, man viņš ļoti patīk. Un viņš man šobrīd iedos veidu, kā es gribu pasniegt vienu skatu punktu. Piemēram, ja tu dzirdi kaut ko negatīvu, nu tev nepatīk, jā? Nu nav, viņa nav laba informācija. Vienalga, vai cilvēks pateicis, vai ziņās, vēl cilvēks vēl joprojām ziņas klausās. Nu vienalga, vienkārši tu jūti vibrācijās, nu nav ritīgi forši. Neko cilvēki dara. Bet šito viņi arī dara. Viņiem pasaka, un viņi atsita. Viņi neļauj tai bumbai nokrist. Un aizripot vienkārši. Un nepaņem jaunu bumbu, kurā ir mīlestība, un nepalaiž to. Cilvēks dzird kaut ko negatīvu, un viņš pēc tam padod tālāk. Viņš iedod apspriest tālāk. Viņš dod tai enerģijai, tai negatīvajai. Viņš vairo ar savu piesaisti, ar to savu uzjundīšanu, ja? Mums tā ziņa, mūsu acu, mūsu ausu perifērijā ienākus tāpēc, lai mums būtu izvēle, ko mēs ar viņu iesāksim. Vai mēs viņu pavairosim, tas ir dosim viņai dzīvi un laidīsim tālāk tautās, vai ļausim vienkārši līdz ar mums viņai arī nomirt, nepievērsīsim viņai uzmanību, nu palaidīsim to bumbiņu, lai viņa nokrīt. Nu, reku, nokrita, un viņš palaida citu. Un davai ar mīlestību, ar gaismu, vispār par to nē, par citu tēmu, par to, kas ir brīnišķīgs un skaists. Nu, fantastisks sporta veids. Vajadzētu kādreiz sākt pašai spēlēt.